Šī pamācošā lekcija veltīta, kā izjusti mīlēt 3 nozīmīgas parādības – ēdienu, mīļotā cilvēka roku un naudu. Rūpīgi sekojot instrukcijai un izpildot norādījumus, jūs no savas mīlestības iegūsiet maksimālu baudu. Ēdiens. Ēdiens ir visa pamats. Ēdiens ir burvīga parādība. Tas reizē lietišķi mūs nodrošina ar dzīvības eksistencē nepieciešamo un reizē var sniegt neticamu baudu. Šodien mēs runāsim par baudu. Kādu ēdienu jūs esiet izvēlējies? Šokolādes eklēru. Tā ir laba, lai gan nedaudz nerātna izvēle. Tātad mīlēsiet šokolādes eklēru. Saņemiet eklēru abās rokās. Pirms garšas baudas no tā jāgūst maksimāli daudz vizuāla prieka. Vai redziet, kā gaisma iespied šokolādes glazūrā? Šokolāde ir tecējusi par eklēra ķermeni kā mīksta, tumīga lava. Pievērsiet uzmanību eklēra sānu līnijām. Šīs iedobes šķērso visu eklēra ķermeni. Tās ir vadlīnijas jūsu mutei. Apskatiet eklēra abus galus. Tie ir tik simetriski, ka jums būs grūti izvēlēties, no kuras puses eklērī iekosties. Pagrieziet eklēru otrādi. Redziet, centrā ir eklēra nabiņa. Jūs noteikti esiet domājis, ko tas nozīmē. Tas ir caurums, kurā iepildīts eklēra krēms. Šis caurums jūs ievedīs baudas pasaulē. Pagrieziet eklēru tā ierastajā virzienā. Lēni un izjusti pārlauziet eklēru uz pusēm. Izvēlieties to eklēra pusi, kas jums ir labajā rokā. Ar pirkstiem to nedaudz saspiediet. Ļaujiet nedaudz izspiesties krēmam. Pievērsiet uzmanību krēma krāsai. Vai tas ir gana pufīgs un reizē stingrs? Tuviniet eklēru savam degunam. Paostiet to. Smaržai jābūt saldai un viegli kairinošai. Vai tā ir? Vai jūs jūtiet, kā šokolāde sāk kust jūsu siltajos pirkstos? Tā ir laba zīme, bet mums ir jāpasteidzas.
Nedaudz atveriet muti. Nedaudz vairāk. Lēni tuviniet eklēru mutei. Pavisam lēni. Jums jāizjūt šī mirkļa burvība. Ļaujiet eklēram pirms pieskarties jūsu apakšlūpai. Tagad eklērs pieskaras jūsu priekšzobiem. Šis ir brīdis, kad eklēru sajust ar mēli. Vai jūs beidzot esiet sagaršojis šo neierobežoto saldmi? Vai jūs izjūtat spēcīgu mīlestību? Šī mīlestība ir appusēja. Jūs mīlat eklēru un eklērs mīl jūs. Tagad pirmajai reizei pietiks. Izņemiet eklēru no mutes un ievietojiet to leduskapī. Noslaukieties un savediet sevi kārtībā. Otra cilvēka roka. Saņemiet sava mīļotā cilvēka roku. Tā ir tik silta. Tā ir tik maiga. Šī roka ir ceļš uz jūsu mīlestību. Vai jūtiet kāds stiprs tvēriens? Šis tvēriens jūs nekad neatlaidīs. Jūs esiet drošībā. Aplūkojiet roku uzmanīgi. Pievērsiet uzmanību nagiem, pirkstu garumam, falangām. Apgrieziet plaukstu otrādi. Pievērsiet uzmanību delnai, pirkstu galiem, plaukstas spilventiņiem. Vērojiet plaukstas likteņa līnijas. Jums mūžam ir lemts būt kopā. Šī plauksta var jums sniegt lielu baudu, taču pareizāk ir sniegt baudu tai, jo tā izpaudīsies jūsu mīlestība. Saņemiet plaukstu savās plaukstās. Maigi uzspiediet uz partnera pirkstu galiem. Uzspiediet un pavelciet. Izveriet savus pirkstus caur viņa pirkstiem. Velciet lēni, līdz pieskarsieties partnera pirkstu starpai. Vairākas reizes tuviniet un attāliniet savu pirkstu no viņējā. Lēni pārslidiniet savus pirkstu galus pāri partnera plaukstai virzienā no vidējā pirksta līdz plaukstas pamatnei.
Domājiet pozitīvas domas un raidiet siltuma plūsmu partnera plaukstas centrā. Sataustiet sacietējumus un tulznas viņa plaukstā. Viņš daudz strādā, lai varētu parūpēties par jūsu labklājību. Šoreiz jums ir jāatlīdzina un jāvelta savam partnerim uzmanība. Maigi masējiet viņa plaukstas spilventiņus ar apļveidu kustībām. Uzmanīgi, bet stingri satveriet plaukstu un tuviniet savām lūpām. Partnera pirkstu galus ievietojiet starp savām lūpām un sniedziet tiem skūpstus. Īpašu uzmanību pievērsiet rādītāju pirkstam, jo tas ikdienas darbos nogurst visvairāk. Ar mēles galiņu kairiniet partnera pirksta spilventiņu. Attāliniet partnera roku no mutes un satveriet abās plaukstās, veidojot sauju. Saspiediet. Un nekad nelaidiet vaļā. Nauda. Jums ir monētas, banknotes un vietkartes. Jūs mīlat naudu. Neliedzieties. Jūs mīlat naudu, visi mīl naudu. Pret naudu jūs iemainiet lietas, kuras jūs mīlēsiet, kad jums apniks nauda. Tas nav nekas slikts. Nekautrējieties no savām jūtām. Mīlēt naudu nav nekas nosodāms. Ieberiet plaukstā savas monētas. Tās ir daudz un dažādas. Dažas ir lielākas, bet citas mazākas. Mēģiniet tās sašķirot. Pētiet monētas aversu un reversu. Tās ir īsti mākslas darbi. Sakratiet tās. Vai jūtiet, kā to apaļās šķautnes pieskarās jūsu ādai? Metāls. Metāls tā ir mūžīga vērtība. Vai jūtiet metāla smaržu? Pieskarieties ar mēli kādai no monētām. Vai jūtiet monētas garšu? Monēta garšo pēc dzelzs. Arī asinis garšo pēc dzelzs. Tagad pievērsīsimies banknotēm. Tās ir daudz civilizētākas un maigākas dabas nekā monētas, tomēr tik izturīgas un elegantas. Jūs variet ar banknotēm izdarīt krietni vairāk nekā ar monētām. Priecājieties par to! Banknotes var plīvināt, salocīt, atlocīt,
sarullēt, saburzīt. Un tās vienalga saglabā savu vērtību. Tas ir tik lieliski. Izjūtiet banknošu maigo faktūru. Iztaustiet tās ar pirkstiem. Lai rūpīgāk sajustu virsmu, vairākas reizes pārlaidiet banknoti pāri savai īkšķa virspuses pamatnei. Aptiniet banknoti ap īkšķi un paberzējiet to ar rādītāju pirkstu. Vai sajūtiet ūdenszīmes? Ūdenszīmes ir lielisks drošības izgudrojums. Viscēlākā mīlestība ir jāvelta naudas kartēm. Tas ir viens no augstākajiem tehniskajiem sasniegumiem, kas sniedz neierobežotu brīvību, ja vien ir iespēja veikt transakciju. Naudas kartei ir tik asas maliņas. Novelciet ar pirkstu gar maliņu. Kartes spēks koncentrējas tās čipā. Kur ir tās čips? Atklājiet, kas slēpjas kartē. Padariet sevi par bankomātu. Novelciet karti. Tagad jūs esiet uzpildīts ar naudu. Pilns kā mārgs. Izbaudiet to. Naudas karte ir mīlestības simbols. Virtuālā nauda, kas atrodas kartē, patiesībā tāpat kā mīlestība atrodas mums visapkārt. Naudas spēks kā virtuālie radio viļņi plūst gar mums un mūsos. Manī ir mīlestība. Manī ir virtuālā nauda. Es dzirdu, kā pieaug manā vērtība. Arī tevī ir nauda. Arī tu esi vērtīgs. Un arī tevī ir virtuālā nauda. Mēs visi esam dikti vērtīgi.